Pirms 100 gadiem Dobels un Valmieras apkārtne tikusi uzskatīta par ābolu audzēšanas reģioniem. Šodien gan Zemgale tiek dēvēta par maizes klēti, tomēr soli pa solim senās tradīcijas atzimst. Pirmajā ābolu dienā Dobelē ar pašu audzētajiem sārtvaidžiem ieradušies arī vilcēnieši, kur šo savu nodarbi gan smejoties sauc par pensionāru hobiju. Ir cerība, ka man jaunā paudze dēls pārņems šo te dārzu, un ja viņš tiešām to darīs, tad viņš noteikti viņu paplašinās, un tad arī ģimene var viņu veidot kā savu ģimenes biznesu. Bet augļkopības nozares lielākā speciāliste Māra Skrībele šodien saņem pirmo ābolu ordeni. Ābolu ordenis tiešām ir brīnišķīgs, un tas tiks pasniegts katru gadu un tiks pasniegts cilvēkam, kurš devis vislielāko ieguldījumu augļkopības attīstībā Latvijā. Var sakot, ar mērķi piepildīt mūsu veikals ar Latvijas āboliem. Ar mieru vēstu nesāt ļoti daudz un bieži, atšķirībā no citiem. Tiešām atjaunot Latvijā augļkopību, tā, kas ir bijusi pagājušā gadsimteņa sākumā un vidū, un kas ir bijis pat 19. gadsimtenī. Lai atzimtu nevien ābolu audzēšanas, bet arī ēšanas tradīcijas, ābolu dienā tiek rādīts šī augļa daudzveidīgais pielietojums. Mazliet netradicionālā veidā tiek spiesta sula, turpat uz uguns, kura vārīta zapte, kā arī gatavoti pavisam moderni ābolu ēdieni. Ābolu dienā piepildījusies arī vēl kāda sena ideja – izveidot augļu skulptūru ābolu ābols. Milzīgais sārtvaids diametrā sasniedz 3 metrus, un ko tādu nav redzējis neviens. Man tas ir jaunums. Es tagad pirmo reizi kaut ko tādu apskatos. Cik ilgi augļu skulptūra papildinās tirgus laukuma interjeru, atkarīgs no laika apstākļiem, putniem, lapsenēm un pašiem dobelniekiem, bet daudz svētku apmeklētāju albumos tā noteikti paliks uz ilgu laiku. Sandra Ledāne, Andris Pāns, TV Spektrs.